Labdien! Mani sauc Ingūna Koka-Peikina, un es nodarbojos ar internetu biznesu. Dzīvoju Latvijā. Ja jūs esat darba meklējumos, tad es ielūdzu jūs noklausīties manu prezentāciju. Vadīšu to automātiskā režīmā, tāpēc, ka esmu māmiņa savam dēliņam, un man ir svarīgi vairāk laika pavadīt tieši ar viņu. Pateicoties jums, man ir tāda iespēja padalīties ar šo informāciju. Nav noslēpums, ka šobrīd valstī ir izveidojusies sarežģīta situācija. Atrast labi apmaksātu darbu ar oficiālu noformēšanu tagad nav viegli. Piekrītat man? Es domāju, ka jā. Tāpēc mans uzdevums ir jums izstāstīt, kā es un 100 cilvēki manā organizācijā tika galā ar šo situāciju. Jūsu uzdevums ir ņemt vērā, kad ir tāda iespēja. Internets tagad pilnīgā apmērā ir iegājis mūsdienīgu cilvēku dzīvē. Kas saprot tad tas arī izmanto šo iespēju. Es domāju, ka jūs saprotat, ko nozīmē vārds internetu veikals. Tad lūk, es attīstu savu internetu veikalu ar lielu spektru noderīgiem produktiem, lielākā daļa no kuriem ir higienas preces, kosmētikas produkti veselībai, bižutērija un aksesuāri. Es domāju, jūs piekritīsiet man, ka normāli cilvēki no rīta pieceļoties, tīra zobus, nomazgājas vai lieto higienas preces. Un dara to katru dienu. Šie produkti lietojas samērā daudz. No tā, kā mēs iegādājamies produktus tieši no noliktavas, mēs viennozīmīgi ekonomējam. Cenas sanāk mazākas nekā tās ir veikalos. Es domāju, jūs esat redzējuši, kā ceļas cenas veikalos, un mēs nezinām, cik ilgi vēl tas turpināsies. Realitāte ir tāda, ka veikalos viss paliek dārgāks, bet cilvēku algas paliek tādā pašā līmenī, kādas ir. Vai arī krītas. Tas ved domu, ka jāsāk ir ekonomēt. Izveidojot savu internetu veikalu, iznāk ļoti izdevīgi, jo mēs pērkam lētāk, līdz ar to ekonomējam. Mēs nenodarbojamies ar tādu jautājumu, kā telpu īre. Mums nevajag algot pārdevējus vai apkopējus, kas tīrīs telpas. Viss notiek online režīmā. Transportēšanu, glabāšanu un piegādi uzņemas kompānija. Vai jūs esat pārliecināti, ka viss, ko jūs pērkat veikalā, ir ar pārbaudītu vērtību? Mūsu gadījumā mēs sadarbojamies ar pazīstamu kompānijas gigantu, kurā ir 5 savi ražošanas kompleksi, tā skaitā arī Krievijā. Visi produkti ir certificēti un stingri seko līdzi kvalitātei. Mūsu biznesa aug ļoti strauji. Mums ir liels preču apgrozījums ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Uz doto brīdi mums interesē atrast menedžerus ar līderu dotībām, kuri varēs vadīt filiāles internetu veikalā pa visu Latviju. Tāpēc, ja jums ir vēlēšanās izprovēt sevi jaunajā lomā, gatavi apmācīties, un jums ir 4 līdz 6 stundas brīva laika, manuprāt, jums ir pietiekoši daudz brīva laika, jūs taču esat darba meklējumos, vai ne tā? Tad mēs aicinām jūs pievienoties savai komandai un izveidot savu internetu veikalu. Tātad, mēs gatavojam profesionāļus, darba sfēra jums būs jauna, tāpēc būs svarīgi apmācīties. Apmācības notiek pilnīgi bez maksas, kuras notiek online režīmā. Tāpat mums ir Skype chati un webināri, kur var uzdot savas jautājumus un saņemt atbildes. Mācību stundas saņemsiet e-pastā. Protams, pats galvenais ir kontakts ar augstāk stāvošu profesionāļiem. Tā kā jūs atvērsiet paši savu internetu veikalu, jūs gribēsiet viennozīmīgi gūt no viņa peļņu. Tad jūsu uzdevums būs viņu attīstīt. Lai viņu attīstītu, vajag likt reklāmu. Jūs būsiet daļa no reklāmas nodaļas mūsu kompānijā.
Kāpēc es visu laiku saku jūsu internetu veikals? Nu, tad tagad mēs to arī noskaidrosim. Filiāles veikalam ir pa visu Latviju un citām pasaules valstīm. Mums ir partneri Ukrainā, Krievijā, Baltkrievijā, Kazahstānā un daudzās citās valstīs. Pati kompānija ir no Zviedrijas. Paši saprotat, ka kompānija nevarētu jūs iekārtot pēc schēmas darba devējs, algots strādnieks. Caur video kamerām neviens jūs nevarēs novērot pareizi, tāpēc kompānija organizējas šādi. Skatieties, ir oficiāls saits, kur jūs iziet reģistrēšanos. Jūsu dati fiksējas un jums tiek dots personīgais klienta numurs. Uz jūsu vārdu atveras internetu filiāli, kur tālāk jūs varēsiet sekot visas notiekošās darbības sakarā ar jūsu internetu veikalu. Jūs esat īpašnieks un strādājat sev. Nākotnē jūsu bizness var tikt mantots jūsu bērniem vai tikt nodots tuvākajiem radiniekiem. Gribu pateikt, ka, lai ātri attīstītu jūsu biznesu un sākt pelnīt labu naudu, vajadzēs strādāt daudz, it īpaši pirmajā etapā. Ar ko tad noslēdzas jūsu darbs? Tā ir reklāmas izvietošana, izmantojot dažādas interneta vietnes. Kādas vietnes un kādu informāciju sniegt, mēs jums to iedosim bezmaksas apmācību laikā. Masveida reklāmas izvietošana nodrošina masveida cilvēku plūsmu, kuri arī ir ieinteresēti sākt pelnīt caur internetu. Jautās jums papildus informāciju, un jūsu uzdevums būs to sniegt. Piemēram, ielūgt uz online prezentāciju, tāpat kā izdarīt to ar jums. Padomājiet, vai jums būs grūti iedot adresi uz online prezentāciju un atbildēt uz jautājumiem? Es domāju, ka nē. Nekas grūts taču tur nav. Tātad, no kurienes nāk ienākumi? Jūs atvērsiet paši savu internetu veikalu. Loģiski, ka turpmāk iepirksieties sev un savai ģimenei tikai caur savu internetu veikalu. Pērkot visu savā internetu veikalā, jūs ekonomēsiet ģimenes budžetu. Lielākā daļa cilvēku, kuri jūs aizsūtīsiet noklausīties prezentāciju, tāpat kā jūs gribēs ekonomēt. Viņi sāks pelnīt, viņiem būs tieši tādas pašas intereses kā jums. Gribu piebilst, ka šie cilvēki būs daļa no jūsu organizācijas, un viņiem būs pašiem sava internetu filiāle. Kā organizators grupas apjomam, jūs saņemsiet procentus no preču apgrozījuma no visām šīm filiālēm. Es vai tas cilvēks, kurš jūs ielūdz uz šo prezentāciju, materiāli ir ieinteresēts jūsu internetu veikala attīstībā. Tā kā tas ir jūsu internetu veikals, tad būs daļa no mana internetu veikala. Mums par visu attīstību kompānija maksā procentus. Tāpēc mēs jums palīdzēsim attīstīt jūsu internetu veikalu, apmācīt un atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Jums ir izdevīgi, lai gūtu jūsu preču apgrozījumus. Jūs esat materiāli ieinteresēti tajā. Attiecīgi, ja jūsu peļņa augs arī mūsu peļņa. Jo lielāku procentu saņemsiet jūs, jo lielāku procentu saņemsim mēs. Mēs visi kopā esam vienā laivā. Kamēr jūs apkopējat šo informāciju, jūsu internetu veikals aug, jo komanda augstāk stāvošiem partneriem sāk pildīt savas funkcijas. Sāk pildīt jūsu internetu veikalu ar saviem cilvēkiem. Tātad mazliet parunāsim tagad par cipariem, kā tas viss notiek. Statistika uzrāda, ka 10 cilvēki, kuri noklausās prezentāciju, 6 no viņiem pieņem pareizo lēmumu. Tātad pievienojas mums. Tādā veidā pēc 3-4 mēnešiem mūsu komandā jau filtrējas 200 cilvēki.
Tā jau būs jūsu struktūra. Kāds varbūt pērk uz 20 eiro, cits uz 50, cits varbūt pirks uz 100 eiro. Ja ņem vidējo, kad ģimenē ir 3 līdz 4 cilvēkiem, un viņi pērk 50 eiro, sanāk, ka jūsu komandā ir 200 cilvēki. Ja mēs sarēķinām 200 cilvēkus un katrs pērk pa 50 eiro, sanāk 10 000 eiro. Tas būs grupas apgrozījums. Jūs saņemsiet procentus no šī apgrozījuma. 20%. Tātad peļņa sanāks 2000. Jūs apmierina tāds ienākums? Sēžot mājās un klikšķinot pelnīt no 2000 eiro? Es domāju, ka jā, bet tas ir tikai sākums. 1 gada laikā mūsu partneri, māmiņas, cilvēki, kas jau strādā, iziet uz peļņu līdz 2000 eiro. Kas tas sanāk rezultātā? Jums ir savs personīgais biznes, oficiāls biznes, tāpēc, ka mēs strādājam tikai oficiālā noformētā veidā. Ar ražošanas kompāniju noteiktā līmenī mēs noslēdzam līgumu ar apusēju pakalpojumu sniegšanu. Samaksa notiek caur bankas norēķinu kontu. Jebkuru banku, tieši to, ar kuru jums ir ērti lietot. Tādas samaksas kā webmoney mēs neizmantojam. Mums ir darba stāžs, un no noteikta līmeņa mēs maksājam ienākumu nodokli. Maksājam arī pensijas uzkrājumam. Ja jūs vēlēsieties, piemēram, paņemt kredītu vai nopirkt mašīnu, jūsu alga būs oficiāli. Pateicoties kompānijas vārdam, jums jebkurā bankā iedos kredītu. Līgums ir tad, kad sākat labi pelnīt no veikala apgrozījuma. Tas ir nemazāk kā no 1000 eiro. Algu mēs saņemam katras 3 nedēļas no jūsu internetveikala apgrozījuma. Tātad algu mēs saņemam ne 12 reizes gadā, bet iznāk, ka mēs saņemam 17 reizes gadā. Jūs droši vien esat ieinteresēti ar kādu kompāniju, kad mēs sadarbojamies. Kompānija jau strādā vairāk kā 20 gadus Krievijā, vairāk kā 50 gadus pasaules tirgū. Kompānija ir pārbaudīta, nav nekāds lokatrons, strādā un maksā nodokļus. Ievēro valsts likumu. Kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo kompāniju? Tāpēc, ka uz šo brīdi tā ir vienīgā kompānija, kura dod lielisku iespēju sēžot mājās, rīkoties ar starptautisku biznesu. Jebkurā brīdī jūs varat kontrolēt savu struktūru no jebkuras pasaules valstis. Ja vēlaties ceļot, lūdzu, iegājāt sistēmā, nokontrolējāt jūsu struktūras, komandas darbu, produktu piegāde varbūt pat līdz tālākai Latvijas vietai, kas dod maniem partneriem un dos jūsu partneriem strādāt lauku reģionos, nelielos ciemos. Tas tik tiešām ir ļoti ērti. Ne visas kompānijas var ar šo lepoties. Mēs izvēlējāmies Oriflame, tāpēc, ka ir ļoti ērti strādāt jau ar gatavu sistēmu. Daudzi mūsu partneri jau pelna labu naudu. Kāpēc jums nedarīt to pašu? Savā ģimenē strādāju tikai es, bet drīz domāju pievienot arī vīru. Tāpēc, ka mums ir mazs bērniņš un mums ir ļoti svarīgi pietiekami daudz laika pavadīt ar savu atvasību. Gribu piebilst, ka, ja jūs jau esat reģistrējies Oriflame, tad strādāt ar mums nevarēsiet. Diemžēl. Beigās vēlos pateikt jums, jūs varat ticēt, varat šaubīties, varat ņemt un meklēt normālu darbu, varat vienkārši laikot citu bildes, vai arī sākt paši savu internetu veikalu un izmainīt savu nākotni. Lai pievienotos mūsu komandai, uzrakstiet tai personai, kura jums iedeva adresi uz šo video.
Mani sauc Ingūna Kopeikina, un man bija tiešām liels prieks parunāties ar jums. Novēlu jums veiksmi un labklājību jūsu ģimenē. Uz tikšanos mūsu čatos un komandas webināros. Uz redzēšanos!